Tagad stikla šķirošana privātmājās ir kļuvusi krietni ērtāka, jo ir iespēja pasūtīt šādus te individuālos stikla šķirošanas konteinerus, un starp citu par to izvešanu nav jāmaksā. Ja negribās krāt stiklu pie sevis, uzkrāt lielākos daudzumos un pēc tam braukt, meklēt kopīgo šķirošanas laukumus, tad pasūtot Eko Baltija vide konteineru stiklam, šo pakalpojumu var ērti darīt pie sevis mājās un nekur nav jābrauc, jānes, jāuzkrāj. Šobrīd pasūtīt šādu stikla konteinerus var Ādažu, Babītes, Salaspils un Mārupas novados, kā arī Siguldā. Visaktīvākie šķirotāji esot Mārupē un Ādažos. Liela iedzīvotāja interese, par ko mums ir liels prieks, tieši privātmāju iedzīvotāji un klienti izsaka šo vēlmi šķirot atkritumus tieši savā mājā. Nevienmēr blakus mājām atrodas kāds stikla šķirošanas konteineris, un tieši tas tika minēts kā iemesls tam, kāpēc stikls tika retāk šķirots. Tika vests uz zvaniem, ievietot attiecīgi konteineros šīs stikla taras. Bet tas bija sarežģīti tādā nozīmē, ka tev ir jāpaņem, jābrauc, jāved. Un šeit parādījās brīnišķīga iespēja, ka tu vari attiecīgi to darīt mājās, un tev nekur nav jābrauc. Un vienīgais, kas tev ir jāizdara, attiecīgi, ka kaut kad ir jāuzzvana un jāpasaka, ka pilns konteiners un jāizstam viņš uz ielas. Kad konteineris ir pilns, tad vajadzētu vismaz 2 dienas iepriekš pieteikt konteineru izvešanu. Privātmāju iedzīvotājiem par šādu 240 litru ietilpīgu konteineri mēnesī ir jāmaksā 1 eiro par tā nomu. Šķirojot atkritumus, katra mājsaimniecība var pati brīvi noteikt, cik bieži izvest atkritumus un cik liels sadzīves atkritumu daudzums saražojās konkrētā periodā, proti par 1 mēnesi. Nošķirojot stiklu, privātmāja samazina sadzīves atkritumu daudzumu. Kā rezultātā viņi maksā par atkritumiem mazāk. Jā, tā viena no vēlmēm ir šis ekonomiskais, personīgais labums censties samazināt atkritumu daudzumu un samazināt šo atkritumu izvešanas biežumu, kas pat tad attiecīgi atsaucās arī finansiāli. Varbūt tā summa ir neliela, bet ilgstošā laika periodā tomēr sakrājās, teiksim tā. Otra lieta, kas attiecīgi tā no personīgā viedokļa varbūt ir tas, ka tas kaut kā motivē pašu cilvēku savākties un tās mazās lietas tomēr liek justies labāk. Teiksim tā, ka, ja tu arī padomā par to dabu, tu pats jūties labāk mazliet, teiksim tā. Nesašķiroties stikla iepakojumi nonāk poligonos, un tie netiek pārstrādāti. Kaut stiklu var pārstrādāt un radīt jaunus iepakojumus neskaitāmas reizes. Salīdzinot ar pirmreizējo ražošanu, otrreizējā stikla pārstrāde samazina gaisa piesārņojumu par 20%, bet ūdens piesārņojumu par 50%. Bet ko tad šajā konteinerā mēs drīkstam un nedrīkstam mest? Šajā konteinerā iedzīvotāji var likt stikla iepakojumu, kas ir stikla pudeles un stikla burkas. Savukārt balzām pudeles, kas jau ir keramikas, poguļu stikls, logu stikls, vāzes, glāzes. Šo stiklu nevar šajos konteineros likt, jo šim stiklam ir cits ķīmiskais sastāvs. Jāpiemina, ka stikls dabā nesadalās. Tas var tikai nodilt. Rīgas Tehniskajā universitātē ir jauns un moderns mikroskops, ar kuru tiek pētīts stikls. Bet ko tad tas mums palīdz saskatīt? Ļauj mums noteikt ķīmisko sastāvu. Tas nozīmē, ka mēs, novirzot rentgena staru uz šādu paraudziņu virsmu, mēs varam pateikt, kādi elementi šajā virsmā un drusku zem virsmas ir sastopami, procentālo daudzumu. Tas nozīmē, ka mēs ar visu šo stiklu izstrādājumus, ko mēs iepriekš rādījām, mēs varam pateikt ķīmisko sastāvu. Ja konteinerā būs izmestas pieminētās glāzes, vāzes, porcelāna trauki un keramikas izstrādājumi, tad stikla pārstrāde var kļūt neiespējama, jo šo iepakojumu klātbūtni sabojā stikla kvalitāti. Kaut arī pirms stikla kausēšanas notiek šķirošanas darbi, keramikas izstrādājums ir grūti atšķirt no stikla, un tie nedrīkst nonākt krāsnī kopā ar stiklu. Stikla sastāvs mēdz būt ļoti dažādi. Bet parasti stikla sastāvu projektē tādu, lai viņš būtu ķīmiski izturīgs, jo tā ir viena no tādām stikla īpašībām, kas nodrošina viņa pielietošanu. Līdz ar to iedomājieties, ka
stiklu pat izmanto radioaktīvo atkritumu iekapsulēšanai, tādu, lai viņi noslēptu un pēc tam ierakt zemē. Tas nozīmē, ka tas ir drošs veids, kā noglabāt ārkārtīgi bīstams, teiksim, savienojums no apkārtējās vidas. Tā ilglaicība, tā ir viena no tām stikla pamatīpašībām. Atceramies to, ka stiklu var pārstrādāt neskaitāmi daudz reižu, bet ar nosacījumu, ka tas tiek izmests pareizajā konteinerā.